Šis mākslīgā intelekta rīks ir labākais, ko esmu testējis tieši interjera dizaina jomā. Parādīšu šādu piemēru, paņem šādu te istabas bildi no interneta, ieliksim iekšā šajā rīkā, izvēlamies istabas tipu, tad mēs varam izvēlēties stilu, piemēram, minimālisms, varam ievietot kādus elementus, ja vēlamies kaut ko specifisku, varbūt konkrēti, kur tiešām ir jābūt, mēs šeit varam atķeksēt, es šoreiz šeit neko nelikšu. Un tad arī šeit apakšā varam ierakstīt promptā, varbūt kaut kādu teikumu, divus, ko mēs tieši gribam, varbūt tieši arī, ko mēs negribam, kaut ko tādu specifiskāku, ja mums ir. Un mums ir pavisam pārmēbelēta istaba. Ja es esmu pamanījis, ka viņš varbūt tās istabas proporcijas kaut kad nesaprot, tad varbūt to var ierakstīt tajā specifiskajā promptā. Es izmantoju Change Furniture šo te rīku, bet viņam ir vēl exterior, teiksim, varbūt mājas ārpus, ja tu gribi, vai varbūt savu dārzu gribi pārveidot. Šeit arī tādas funkcijas ir. Ja tu gribi kaut ko vēl profesionālāk un, teiksim, dziļāk attīstīties, tad viņam ir iebūvēts House GPT, kur tu vari sarakstīties kā ChatGPT, bet tieši konkrēti nosaukt būtu toņus, kādus tu gribi, kādu mēbeli ielikt, kādu mēbeli izņemt, kur viņu nopirkt un tā tālāk. Manuprāt, šis ir ļoti labs, teiksim, rīks varbūt ikdienai ideju ģenerēšanai, bet ja gribas kaut ko profesionālāk, to arī var. Labas ziņas varbūt tiem, kas grib vienkārši entuziastiski paeksperimentēt ar šo rīku. Viņš startā dod samērā daudz tos bezmaksas kredītu. Es teiktu, ka tu katrai istabai noteikti varēs pāris tos variantus, variācijas dabūt. Un kā arī šeit ir mobila aplikācija, kas varbūt tavām mērķībām, lai tu vari nobildēt, uzreiz kaut ko sarakstīt, stilu un tam līdzīgi, un tad arī dabūt šo rezultātu.